Ja? Nu, proti, tad, kad jūs pārbraucat Latvijas-Lietuvas robežu, jūs varat pamanīt atšķirības. Ja? Tās atšķirības var būt lielākas, varbūt mazākas, bet vēsturiski mēs tā pieņemam, ka valstīs ir kaut kas, kā saka, valstu starpā pastāv kultūrāls atšķirības. Tad, lūk, šis pieņēmums, par ko es jums stāstīju, ir ļoti lielā mērā mūsdienu sociālajā zinātnēs un mūsdienu kultūras teorijā uzlūkojams kā novecojis. Jo tas saka, ok, kādreiz varbūt tā bija. Bet mūsdienās mēs vairs īsti nevaram runāt par to, ka valstis kalpotu kā tādi kultūras konteineri, ja? Un tad šīs nacionālās kultūras kaut kādā ziņā būtu prioritāras un pārākas par citām kultūrām. Es jums pieminēšu vairākus iemeslus, kādēļ tas tā nevar būt. Mēs zinām, ka pasaulē notiek tas process, par kuru jau tiek runāts vismaz no kādiem 80. un 90. gadiem, kuru mēs saucam par globalizāciju. Proti, kā ļoti daudzas lietas pasaulē kļūst, ļoti daudzas komunikācijas, ekonomiskas komunikācijas, mākslinieciskas komunikācijas un tā tālāk, pasaulē sāka darboties jau tādā globus vai vismaz reģionu līmenī. Ja? Proti, mēs vairs netirgojamies tikai ar kaimiņiem, bet mēs tirgojamies, piemēram, ar Argentīnu. Ja? Jankons, man liekas, man ar jums jau ir bijusi zināma attiecība vēsture. Moška var pievaldīties tās 15 minūtes. Tiešām, ejiet ārā, tiešām, ja nevar. Es saprotu, ka tās ir šausmīgas ciešanas nosēdēt. Un patiešām ir jūs cilvēciski ir nenormāli žēl. Ticiet man, es principā esmu gatavs nolikt svecīti par jūsu ciešanām šodien kādā pareizticīgo baznīcā. Ja? Es to izdarīšu, bet pieturiet varbūt mūti kādu mirkli. Citādāk man uz tām pļāpājošajām sejām raudzīties ir vienkārši mazliet viņi neizvainojot. Es esmu, kā saka, daudz cietušie, par kuriem jau es te mazliet izteicos. Tad lūk, atgriežoties pie tā, kas tika runāts, proti, ka principā 20. gadsimts ir laikmets, kad mēs ļoti lielā mērā joprojām domājam tā, respektīvi, ka valstis ir tādi kultūru konteineri. Bet mūsdienās notiek šis process, kuru sauc par globalizāciju, kad aizvien vairāk un vairāk dažādas komunikācijas notiek nevis kādas vienas valsts iekšienē, bet notiek globus līmenī, ja? Kas attiecās uz visdažādākajām lietām. Piemēram, kā mēs to zinām, ir noteikts, teiksim, amerikāņu lielā mērā veicināts globalizācijas standarts attiecībā uz patēriņu. Ja? Kad jebkurā sevi cienošā pilsētā ir jābūt McDonald's. Mums šobrīd ir arī Subway parādījies Latvijā, vai ne? Pirms kaut kādiem dažiem mēnešiem, kas ir tipisks, vai ne? Šis te globālais masu patēriņa standarts, kas kaut kad parādīsies arī Starbucks, un tad mēs beidzot varēsim, kā saka, nosvinēt to, ka mēs beidzot esam kļuvuši, kā saka, par pilnībā, kā saka, globāli iesaistīti. Ja? Un šis process ir, protams, viena no lietām, kas ir ļoti interesējusi kultūras teorētiķus, proti, vai cik lielā mērā tā globalizācija ir kaut kas tāds, kas tikai izjauc tās vietējās tradīcijas, cik lielā mērā globalizācija ir kaut kas tāds, kas ir negatīvs, kas traucē cilvēkiem un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Vai arī cik lielā mērā globalizācija ir tā, kas patiesībā rada kaut kādas jaunas kultūras formas, vai ne, un jaunas interesantas arī nacionālās kultūras formas. Ja? Proti, tad, kad tas globālais saskarās ar to vietējo. Ja? Kā jūs to zināt, Latvijas gadījumā tas ir pietiekoši labi zināms, vai ne? Piemēram, tad, kad mūsu vietējās tradīcijas, ja, vietējā, mūzika, piemēram, Ilģi vai kaut kas tam līdzīgs saskarās ar kaut kādām pavisam citu pasaules daļu mūzikas tradīcijām, un tad viņi mēģina kaut ko iztaisīt. Tas, ko mēs saucam par šo world music, vai ne? Kur dažādas tās vietējās tradīcijas savijas kopā un, kā saka, miedarbojas viena ar otru. Ja? Citādāk sakot, tas ir šis jautājums par globalizācijas ietekmi uz kultūras procesiem. Ja? Un otra lieta, respektīvi, ka virs tām nacionālajām kultūrām notiek kaut kāds process.
Ja, kurš nav tikai nacionāls. Ja, tajā ziņā, ka, un arī tas ir īstenībā, ja mēs runājam par McDonald's, kas tradicionāli tiek pieminēts kā tāds, kā saka, amerikāniskās globalizācijas standarts, tad mēs zinām, ka tas ir īstenībā interesanti, ka McDonald's, lai gan viņš, protams, ir visās vietās, viņš ir pietiekoši eksotiskās vietās, ir iespējams atrast McDonald's, bet no otras puses McDonald's ir nevienmēr visur ir vienāds. McDonald's Amerikā un McDonald's Vācijā ir stipri gan pēc sortimenta, gan pēc atmosfēras ir krietni atšķirīgs. Ja mēs zinām, ka savulaik, kaut arī Amerikā jau cilvēki, sevi cienoši cilvēki neiet uz McDonald's, tas ir kaut kas pārāk krūts, ja, bet pie mums savulaik 90. gados iešana uz McDonald's skaitījās kaut kas absolūti šiks un kaut kas, kā saka, augstākās sabiedrības cienīgs, vai ne? Tagad jau, paldies Dievam, tā nav. Tas mums ir mainījies mazlietiņ, ja? Un tā tālāk, ja? Citiem varētu sakot, ka šis amerikāniskais, kā saka, globalizācijas standarts ir viena no lietām, kas ietekmē šo kultūras slāni no augšas. Jā, respektīvi, tas ir kaut kas tāds, kas savā ziņā padara tās robežas plūdenes. Ja? Jūs varat paši uzdot sev jautājumus, es negribu šobrīd tērēt laiku, piemēram, kad jūs pēdējo reizi, cik daudz no tām filmām, ko jūs esat noskatījušies, piemēram, pēdējo 2 gadu laikā ir bijušas latviešu kino. Ja? Kaut kāds pāris noteikti būs, ja? Bet jūs noteikti neteiksiet, ka tas ir tas noteicošais. Ja? Tur droši vien, ka būs Hollywood pamatā, bet tad tur arī kaut kas no Eiropas, no Krievijas un tā tālāk. Ja? Citiem vārdiem sakot, tur ir zināmas, kā saka, šīs nacionālās kultūras jau vairs nefunkcionē kā tādi kultūras konteineri. Bet no otras puses ir parādās arī interese kultūras teorijā par tiem kultūras slāņiem, kas ir zem tām nacionālajām kultūrām. Un šeit mēs runājam par dažādām subkultūrām. Ja? Par tām kultūrām, kas nav tās oficiālās, lielās, skaistās, ja? Tur opera, mākslas muzejs un tā tālāk. Ja? Bet tās ir tās, kā saka, kultūrālās grupas un kultūrālās aktivitātes, kas notiek zem tā nacionālās kultūras līmeņa, kas ir arī ļoti bieži globāls. Tāda jauna, neapšaubām kultūrāla grupa, kas ir zem nacionālā līmeņa un vienlaikus pāri par robežām, ir tas, ko mēs saucam tāds fenomens kā hipsteri. Hipsteris ir nepārprotam kultūrāla identitāte, respektīvi tajā ziņā, ka viņš, kā saka, noteiktā veidā ģērbjās, piekopja noteiktus paradumus, runā noteiktā valodā ar noteiktu kaut kādu žargonu, vai ne? Tur lieto noteiktus patēriņu produktus, piemēram, Apple, vai ne? Un tā tālāk. Ja? Kas ir arī, bet ne tikai hipsteris, bet, teiksim, tur nezinu, visi šitie te goti, punki, visi iespējamie šīs subkultūras, ja? Kuras ir ļoti lielā mērā darbojas zem šīm nacionālajām kultūrām un parāda to, ka patiesībā tās nacionālās kultūras, kā kaut kas vienots un homogēns, ir īstenībā fikcija, ka nav tādas vienotas, teiksim, latviešu vai Latvijas kultūras. Jo patiesībā mēs esam ārkārtīgi dažādi. Un kā mēs zinām, iedomājieties, tur kaut kādu labi apmaksātu hipsterīgu publiku Rīgas, tur, nezinu, Kalnciem kvartālā tie, kas tusē. Ja? Un tad pievērsieties, piemēram, tur, teiksim, tādai krievalodīgajai bet pļavinieku, kā saka, mikrorajona subkultūrai, ja, kur arī, kas ļoti burvīgi tiek parādīti nesenajā filmā Cilvēki tur, vai ne? Kur mēs redzam, ka tas ir viss kaut kādā ziņā veido Latvijas kultūru, vai ne? Gan tie Kalnciem ielas hipsteri, vai ne? Ar savām, kā saka, tur kaut kādiem dārgiem vīniņiem un tā tālāk, gan arī tur tā, kā saka, pļavinieku vide, vai ne? Kur arī savi nosacījumi, savas ieražas, jā, savs ģērbšanās stils, sava valoda, vai ne? Kas atšķirās ne tikai, es domāju, ne tajā ziņā, ka latvieši vai krievi, bet ir skaidrs, ka mēs arī runājot latviešu valodā, runājam patiesībā ļoti daudz dažādās valodās. Tajā ziņā, ka tas veids, kā tur, nezinu, latviešu valodā runā, piemēram, bijusi izglītības ministre Inna Druviete, uzstājoties televīzijā, ļoti atšķirās no tā veida, kā runā veči autoservisā, piemēram, Tukumā, vai ne? Proti, un tur nav runa par to, ka viņi runā tur viena
viena ir laba, otra ir slikta, viņi vienkārši ir atšķirīgi. Ja? Tās ir atšķirīgas subkultūras. Ja? Tieši tādā pašā veidā arī ar kā saka, daudzām citām izpausmēm, ja, kas parāda to, ka tas priekšstats par to nacionālo kultūru, ja, par kur es jums te vārījos visu šīs dienas nodarbību, ir kaut kas ļoti problemātisks, ka mēs nevaram pateikt, ka ir kaut kāda tāda viena nepārprotama kultūra, ja, kurai pieder visi tie, kas dzīvo Latvijā, ja, vai visi tie, kas dzīvo Vācijā, jo tur ir iekšā ļoti daudz gradācijas, ja, un, protams, ka šo procesu šie abi divi procesi, proti gan tas, kas notiek virs, proti tā globalizācija, ja, virs tās nacionālās kultūras. Ja. Gan arī tas, kas notiek zem visas šīs subkultūras, ir ļoti cieši saistīts. Vai ne? Mēs zinām, ka, piemēram, zinām latviešu, kā saka, un Latvijas jauniešu subkultūru, kas saistās ar hip-hopu. Vai ne? Ka tas jau nav nekas tāds, kas attiektos tikai uz Latviju. Ja? Tas ir kaut kas tāds, kas ir, kā saka, pārņemts no zināmas Amerikas melno, vai ne, subkultūras. Un šajā ziņā, kā saka, piešķirot viņai vietējo kolorītu, vai ne, ar visādiem tādiem, kā saka, krāšņiem latviešu un Latvijas hip-hop mūziķiem un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Citiem vārdiem sakot, tas ir tas, ka mēs pēdējā laikā vērojam, ka tas 20. gadsimtā kā pašsaprotamais pieņemtais priekšstats, proti, ka valstis ir šie kultūras konteineri un katrā no tajiem konteineriem, teiksim tā, atšķirības pastāv konteineru starpā, respektīvi konteineri ir dažādi, bet katra konteinera iekšienē tā masa ir vienāda. Ja? Proti, vēlreiz, ka valsts tur, Lietuvas, Latvijas robeža kalpo kā robeža ne tikai starp kaut kādām teritorijām, bet arī starp kultūrām. Ja? Ka šis pieņēmums ir ļoti, ļoti problemātisks un ka ka šīs nacionālās valstis jau sen vairs nefunkcionē kā šādi kultūras konteineri, gan tādēļ, ka kaut kas ir no augšas, ja? Proti šie starptautiskie pārnacionālie procesi, ko ļoti, protams, īpaši pātrina tāds pasākums kā digitālā revolūcija, ja pēdējos 20 gadu laikā, kad jau jūs principā internetā varat principā pavelti vai nekomunicēt ar tālākajiem pasaules nostūriem, Skype'ā, piemēram, vai ne? Ka jūs varat klausīties mūziku neiedomājami plašā spektrā, ja? Dabūt to no principā jebkuras pasaules malas, kas jūs interesē, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Visas šīs parādības kopā jauc un savā ziņā apšauba, ja, to pieņēmumu, par kuru mēs šodien runājām, proti par šo zināmā etniskā identitātē balstītās šīs nacionālās kultūras, kuras vienlaikus ir saistītas tieši ar valstīm. Ja? Pēc šīs schēmas, proti pēc šīs schēmas, saskaņā ar kuru nācijai kā kulturālai vienībai un valstī kā politiskai asociācijai ir jāatbilst. Ja? Tas nenozīmē to, ka valstu loma kultūrā kaut kādā ziņā mazināsies. Nē, tas tā nav. Skaidrs, ka valstis Eiropā joprojām būs ļoti noteikti, ļoti nozīmīgs spēlētājs tieši kaut vai tās pašas izglītības nodrošināšanā un dažādu kultūras procesu nodrošināšanā. Bet skaidrs, ka tā vīzija, ja, par kuru mēs runājām, šis te stāsts, ja, kļūs aizvien apšaubāmāk, ja, tajā ziņā, ka valstis kļūst iekšēji aizvien heterogēnākas. Ko nozīmē heterogēns, iekšēji atšķirīgs. Ja? Un visa pasaule kaut kādā ziņā kļūst aizvien homogēnāka. Tas, protams, nav tas, kas mums vienmēr ļoti patīk, bet mēs virzamies tajā virzienā, ka es nezinu, jūs tajā laikā jau bijāt vēl mazi bērni, bet 90. gados, tad, kad jūs pamostaties kādā Eiropas viesnīcā, jūs uzreiz pieceļoties no gultas, saprotat, kur jūs atrodaties. Mūsdienās tiem, kas no jums noteikti ir jau paceļojuši pa Eiropu un padzīvojuši, īstenībā atšķirības kļūst aizvien mazākas.
Visur ir viens un tās pašas viesnīcas, visās viesnīcās ir viens un tas pats CNN, visur ir, kā saka, tādas vai citādākas virtuves pieejamas restorānos, ja, ļoti plašā spektrā. Ja. Cilvēki ģērbjās samērā līdzīgi, brauc ar vienādām mašīnām un tā tālāk. Kas nozīmē to, ka šajā ziņā pasaule patiešām kļūst mazāka. Ja, tajā ziņā, ka atšķirības dažādu kultūru starpā mazinās. Bet no otras puses, tieši šī mazināšanās ļoti bieži liek tieši šo kultūru pārstāvjiem vēl vairāk uzsvērt tās savas kultūrālās atšķirības. Proti, tas ir tāds process, kur no vienas puses tās kultūrālās atšķirības mazinās globalizācijas dēļ, savukārt tiem, kuriem nepatīk šī globalizācija un kuri nav ar mieru ēst McDonald's un skatīties CNN un ģērbties kaut kādos standarta teikreklos un Levi's džinsos, ja, tie kā reiz sāk uzsvērt šīs savas nacionālās atšķirības un uzsvērt to vērtību, pasvītrot to vērtību. Ja? Un tieši tāpēc mēs reizēm runājot par globalizāciju, aizvien vairāk pieminam šādu, kā saka, korekciju šim globalizācijas jēdzienam, kuru mēdz saukt par glokalizāciju. Kas ir glokalizācija, proti, tas ir stāsts, kad šī globalizācija, kas nemitīgi mūs visus traumē un ierauj, ja? Proti, tas, ka jums ir jāmācās svešvalodas, ja? Ka jūs vairs nevarat, kā saka, iztikt tikai ar latviešu valodu, ka jums ir, kā saka, daļa no jums brauks studēt uz citām zemēm un tā tālāk, ka šī globalizācija no otras puses vienlaikus cilvēkos rosina arī tomēr šo vēlmi novērtēt tās savas vietējās tradīcijas. Ja? Proti, ka mēs tās savas vietējās tradīcijas uzsveram nevis tāpēc, ka mēs baidāmies no tās plašās pasaules, bet gan gluži tāpēc, ka mēs saprotam, ka, lai plašajā pasaulē izdzīvot, mums ir nepieciešams šīs mūsu vietējās identitātes, mūsu vietējās vērtības, ne mazāk kā globālās. Labi, viss. Paldies šodien. Jā, jums nākamā lekcija notiek šeit pat.